Labdien, profesori! Mani sauc Rauls Vēliņš, es esmu Roša Latvijas vadītājs. Mani sauc Jānis Vētra. Un mēs šodien esam unikālā gadījumā 2. adventē un Vecpiebalgas kultūras namā. Jā, tas patiešām ir absolūti negaidīt manā dzīvē. Profesor, mēs esam ar kādu īpašu nolūku un īpašu mērķi šeit atbraukuši. Varbūt lūdzu izstāstiet. Tātad mūsu īpašais mērķis ir iedzīvināt jau pagājušā gadsimta, 20. gadsimta, 30. gados iesākto profesoru Jēkabu Prīmaņa Latvijas iedzīvotāju antropoloģiskās izpētes projektu. Un gan izstāstīt par pagātni, gan arī mēģināt iedvesmot pašreizējos, gan Vecpiebalgas, gan Jaunpiebalgas, Inešu, arī citu pagastu, tuvāko pagastu iedzīvotājus, piedalīties jau šī projekta turpinājumā. Ne gluži tā kā restaurācijā vecam projektam, bet tieši turpinājumā jau ar modernām pētniecības metodēm, bet turpināt to pašu lielo ideju, pētīt kādi cilvēki, kas raksturo cilvēkus, kas dzīvo Latvijā. Sakiet, profesori, vai mums ir kādas cerības un kā to atjaunot, jūs teicāt restaurēt vai iedzīvināt, vai tas ir iespējams? Taču gandrīz 100 gadi pagājuši. Tas, protams, ir izaicinājums, un es pirmkārt teiktu, tas ir tāds pētniecisks izaicinājums, saprast, kā tos mērķus, kas ir bijuši iedzīvotāji izpētē, un galvenais mērķis jau pagājušā gadsimta 30. gados bija saprast, kas raksturo Latvijas iedzīvotājs, un ne tikai vispār Latvijas iedzīvotājs, bet kas raksturo, kāda ir identitāte katram Latvijas reģionam, tā skaitā Piebalgai. Un kas raksturo ne tikai pēc kultūras, valodas, pēc kādām sociālām pazīmēm, bet kas raksturo arī pēc ķermeņa uzbūves, pēc bioloģiskām pazīmēm. Un šobrīd mans entuziasms un optimisms balstās galvenokārt uz to, ka mūsu apbruņojumā ir nākuši daudzas jaunas metodas. Jo tas, kas mums vairs nav tik daudz, kas bija 30. gados, mums vairs nav tik daudz laika. Mēs vairs nevaram no katram izdarīt 28 mērījumus ar tauscirkuli, bīdmēru, antropometru. Mēs nevaram vairs ar speciāliem tādiem šabloniem salīdzināt acu krāsu un nomērīt vai matu krāsu vai vēl citas lietas. Bet mūsu rīcībā ir bioimpedances metode, kas ķermeņa satvaru nosaka sekundžu laikā. Mūsu rīcībā ir 3D skeneri, kas ķermeņa proporcijas mobilās iekārtas nosaka ļoti ātri. Mūsu rīcībā ir gēnu analīzes, kuras var dot gan tūlītēju atgriezenisku saiti un tādu ieguvumu pētījumu dalībniekiem par veselības riskiem, bet tas var dot arī pietiekoši interesantu informāciju šī izcelsmes jautājumā. Un man šķiet, bet tas man tāda intuitīva doma ir, ka Piebalgas iedzīvotāji ir ļoti ieinteresēti tieši par saviem izcelsmes jautājumiem, šie saucamie ģenealoģiskie pētījumi, saprast, no kurienes vispār Piebalgas iedzīvotāji cēlušies ir, un arī katrai konkrētai dzimtas koka izveidi, varbūt ne tikai tie sausais vārds, uzvārds, tur meitas uzvārds, dzimšanas, miršanas gads, bet tas dzimtas koks var būt papildināts ar kādām raksturīgām pazīmēm šiem cilvēkiem, raksturīpašībām, slimībām, vēl kādām citām izglītības līmeni. Kaut kas tāds, kas padara to dzimtu dzīvu. Nevis tikai tādu sausu koku, kas ir uzzīmēts, bet būtībā nokalts koks. Interesanti. Sakiet, profesori, jūs minējāt ģenētiskās analīzes, jūs minējāt dažādas slimības. Vai sakiet, vai šie medicīniskie ieguvumi, ko Piebalgas iedzīvotājs varētu cerēt?
kas parādītos, ka viņi, retāk slimo ar vēzi, vairāk ar diabētu? Kādi varētu būt tie medicīniskie ieguvumi? Es teikšu tā, ka pirmais varētu būt tāds tomēr diezgan tiešs un, piemēram, ķermeņa masas indeks noteikti un noteikti, piemēram, kardiovaskulāros riskus, kas ir diezgan tipiski mūsdienu antropoloģiskās izpētes tāda sastāvdaļa, un tā ir ļoti tieša jau tāda atgriezniskā saite par vēlamo uzturu, par to, kas būtu jāierobežo, par fiziskām aktivitātēm, šis veselīgais dzīvesveids, un ja to pasniedz nevis dogmatiskā un tādā ļoti didaktiski sausā veidā, bet ja to pasniedz kā tādu atraktīvu pētījumu vienu no elementiem, tad ir vienmēr cerība, ka tas patiešām arī tiek ņemts vērā. Tā kā tas ir tāds viens aspekts. Otrs jau ir tieši saistīts jau ar šiem ģenētiskajiem, kuriem mēs uzzinot par vecāku, vecvecāku slimībām, mēs jau varam jau ātri, kā saka, norobežot to grupu, selekcionēt to grupu, kurai ir, piemēram, riski par pārmantotu krūtsvēzi, pārmantotu kolorektālo vēzi vai kādas citas tieši onkoloģiskas slimības, bet arī diabēta sakarībā par to, glaukums sakarībā. Ir daudz slimības, kur mēs tikai no anamnēzes varam ļoti jau daudz cilvēkiem dot kaut kādu virzību tālākā veselības izpētē, bet tad, kad mēs nonākam jau pie genoma analīzes, tur ir diezgan plašas iespējas, gan jau zināmiem marķieri, kas mums ļauj noteikts mutācijas atrodot, jau dot atbildi, ka tur ir kaut kas jāsāk tālāk izpēt. Mēs, protams, nebūsim tie, mēs neaizvietosim visus speciālistus, bet mēs varam būt tie iniciatori, kas saka cilvēkiem, par šo lietu ir tomēr jāsāk uzmanīties, bet tas var arī dot šī bāze, mums var nodrošināt informāciju nākotnē, jo genoma izpēte ļoti strauji attīstās. Un varbūt tad, kad mēs būsim šos datus savākuši, varbūt pēc pusgada vai gada nāk vēl jauni, un ja mēs iegūstam resursus, mēs varam šiem cilvēkiem pat arī pēc gada vai pēc 5 vēl palīdzēt, saprast, kuriem ir no kādām slimībām jāizvairās, kur ir sagaidāms lielāks risks. Brīnišķīgi. Un varbūt nobeigumā vēl, kā jūs iedomājaties, kā tas nākamvasar viss notiks, šī jaunā ekspedīcija? Ja mēs vienkārši atbrauksim un teiksim, te mēs esam, nākiet mērīties, varētu būt, ka sevišķi daudz neatnāk. Bet mēs tomēr plānojam, ka jābūt pietiekoši lielam sagatavošanas darbam, arī informācijas darbam. Mēs ļoti paļaujamies un mums ir pamats tā domāt, ka mums ir liels Vietvaras un Cēsu novada atbalsts šādu projektu īstenošanā, jo šī apziņošana, māju izprašana, iedzīvotāji, viss tas ir diezgan tāds komplicēts mūsdienās arī uzdevums, un es ceru, ka šī apziņošana būs pietiekoši efektīva. Otkārt, mums būs iespēja atrast tās bāzes vietas, kur tad mēs veicam šos pētījumus, apsekošanas pietiekoši daudz vietās, lai tas ir tuvu un ērti iedzīvotājiem, lai tas nav kaut kur vienā vietā, Cēsīs, un visiem jābrauc uz Cēsīm mērīties, bet tas ir šeit un vairākās pagastu vietās. Un trešais, es tomēr ļoti ceru, ka mums izdosies uzšķilt to patriotismu dzirksti par to, ka Piebalga, tātad mēs atkal esam tādā ceļa sākumā, jau 21. gadsimtā šādam Latvijas iedzīvotāju izpētes projektam, kas var, ja būs sekmīgs Piebalgā, tad varēsim turpināt arī citos Latvijas novados. Paldies, profesor, un liels paldies, ka uzticējāt Roša kompānijai jūs atbalstīt. Paldies.